Sakarā ar to, ka marts ir tāds lībiskā gaisotnē, viss mēnesis mēs arī šoreiz šajā martā, šajā dienā esam aicinājuši pie mums Lolitu Ozoliņu, pareizi, kas ir ļoti cieši saistīta ar šo lībisko mantojumu, lībiskās kultūra telpas tāda redzamākā pārstāve. Un varbūt dažos vārdos pati par sevi Lolita var pateikt, kāpēc ir šī lielā interese par lībiskumu, par lībiešiem, par visu šo, kas mums ir mūsu saknes būtībā. Jā, labrīt un liels paldies par uzaicinājumu. Man ir jāsaka, ka man visticamāk iesaiste Vidzemes lībiskās kultūra telpas veidošanā ir bijusi gana jauša, jo es esmu pati Vidzemes lībiešu pēctece un nāku no Bisenieku Priediņu dzimtes, un patiesībā tā sakņu izjūta man ir ļoti, tā teikt, cieši savijusies gan manī, gan manā arī ģimenē dzimtā, un līdz ar to no vienas puses tā ir tāda ļoti emocionāla piesaiste gan vietai, gan dzimtai, gan arī kopienai, no kurienes es nāku, un es to izjūtu kā tiešām savu identitāti, būt par šo te, vai iemiesot šo te lībisko mantojumu. Un, protams, kad otra arī tā mana visticamāk tāda iesaiste ir saistīta ar manu akadēmisko darbu vai pētniecisko darbu, jo pateicoties Latvijas Universitātes Lībiešu institūtam, kurā es nonācu pateicoties vienam starptautiskam projektam, kurā tika pētīts lībiešu kultūras mantojums gan Kurzemes pusē, gan arī Vidzemē, tad šis bija tāds ieskriešanās ceļš uz šo te Vidzemes lībisko kultūra telpu. Un zinām apstākļu dēļ tas viss tā kā sakrit kopā, un līdz ar to es arī nonācu patiesībā tur, kur man jābūt, jo es jūtos šobrīd ar šo te Vidzemes lībiskās kultūra telpas koordinēšanu, tādu kopienas veidošanu un komunikāciju ārkārtīgi pateicīgi tām savām saknēm un savai tiešām piederībai, savai vietai. Jā, un dažus gadus, jau šis laikam ir 3. gads, kad ir šī lībiskā mantojuma diena, 23. martā. Ko ietver sevī šī lībiskā mantojuma diena? Ko tas nozīmē tādiem nezinātājiem, tādiem nezinīšiem? Jā, parasti pirms 3 gadiem patiesībā lībiešu mantojuma diena tika iedibināta kā svētki, kā tāda, var teikt, lībiešu mantojuma gada ietvaros, jo 2023. gads tika atzīmēts kā lībiešu mantojuma gads, un šī gada ietvaros, kuru patiesībā iedibināja UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un arī Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāvtāji, skaitā arī Latvijas Universitātes Lībiešu institūts. Tas bija veltīts vispār tādai tā kā Latvijas pirmiedzīvotāju lībiešu kultūras un valodas cildināšanai kopumā, bet arī domājot par šo te UNESCO valodas 10-gades atzīmēšanu. Un tas viss tā kā vienvieta akumulējās, un līdz ar to šī lībiešu mantojuma diena šobrīd ir kļūst kā tradīcija, ka visās lībiešu vēsturiski apdzīvotajās vietās tiek pieminēta šī pirmtauta un tās valodas un kultūras ietekme. Līdz ar to mēs esam Vidzemē, Ziemeļvidzemē, un patiesībā šī vēsturiskā Mecepoles teritorija ir tā, kurā tad, var teikt, tas lībiskais mantojums ļoti spilgt parādās, un tāpēc arī mēs šeit ļoti, ļoti tiešām šo dienu cenšamies atzīmēt visās arī Vidzemes lībiskās kultūra telpas vietās. Minējāt šo te Mecepoli. Tas ļoti cieši saistās ar lībiešiem, bet pastāstiet vairāk, kas tas tāds īsti ir, ko tas vispār nozīmē šī Mecepola un cik viņa ir plaša un kur viņa plešās? Jā, Mecepole vārds pats ir iemieso lībiešu izcelsmi un tas nāk no, pēc būtības tas nozīmē mežaina, jeb mežiem apaugusi vieta, kā Mecepul, un Mece mežs un pul vieta, vai tāda tā kā,
mežiem apaugusi vieta, un līdz ar to šī te Mecepole ir bijusi vēsturiskais Vidzemes lībiešu apdzīvotais reģions, areāls, kas stiepās faktiski līdz mūsdienu Pērnavai, tā kā Parnu, kas tā kā arī ir iekļaujās šajā te Vidzemes, vai var teikt, lībiešu apdzīvotajā areālā, un līdz ar to mūsu šis dienvidu Igaunijas gals pēc būtības arī ir zināmā mērā ar lībiešu saknēm, un savukārt tā otra robeža Latvijas teritorijā, tā ir stiepusies līdz pat Gaujai. Varētu teikt arī Aģe savā ziņā kā mala, jo Aģe ir mala, Aģjaug upe, tātad Aģes upe ir tā kā tāda iezīmēta teritorija, dabiska teritorija šeit vēsturiskai teritorijā. Tātad Vidzemes lībieši ir saskārušies ar Gaujas lībiešiem, savukārt atkal, var teikt, tajā austrumu pusē, tad jau ir citas zemes, kā Idumēja un tālāk jau Daugavas lībieši un tā tālāk. Tā kā tā Mecepole ir patiesībā diezgan liels areāls, un šobrīd arī Vidzemes lībiskā kultūra telpa zināmā mērā šo teritoriju tā pārklāja. Un līdz ar to patiesībā Limbažu novads, Lēdurgas pagasts Siguldas novadā ir mūsu kultūra telpas teritorijas mūsdienās. Jā, un mums pavisam nesen, man šķiet, vai pagājušajā nedēļā bija tāds jauks notikums, kas sekoja līdzi, kad Aģes upe arī ieguva šo lībisko nosaukumu. Jā. Tas arī tāds, man liekas, tā ļoti pie saknēm mūs atgriež kaut kur tā dziļi, ka var sasaukties gan tas, kas mūsdienās notiek, mūsdienu nosaukumi un šie te senie nosaukumi. Bet vēl atgriežoties pie šiem teritorijas lielās, ir minējāt igauņus. Man šķiet igauņu valoda vispār diezgan tuva šeit lībiskai, ka tā paklausās. Un kaut kādu laiku atpakaļ Latvijā vai šeit Vidzemē ir bijuši 20 cilvēki tikai, kas runā lībiešu valodā. Kā tas ir šobrīd? Jau tā kā šajā pagājušajā gadā ir audzis šis cilvēku skaits vai palicis apmēram tāds pats? Jā, lībiešu valodas pratēju skaits, ja mēs sakām, ka pēc būtības runā ļoti fluenti un pārzina šo valodu, tiešām ir tie 20-25 cilvēki, taču man ir jāsaka, ka tas fakts vai tie pratēji attiecas vairāk uz Kurzemes lībiešu valodu, jeb standarta lībiešu valodu, un šo te pratēju skaits droši vien, ka pieaugs, es tā ceru, tāpēc, ka joprojām notiek arī šīs te bērnu jauniešu nometnes Mirlinkist lībiešu krastā, un jaunieši ir īpaši tā auditorija, kas varbūt ir pat saistīta ģimenēs ar savām dzimtām, ar tradīcijām, nāk no šiem te lībiešiem, un līdz ar to tā valodas apguve ir ārkārtīgi ne tikai motivējoša, bet arī praktizējoša, un te jau var būt, ka tas skaits arī pieaugs, jo tieši pateicoties bērniem un jauniešiem šī te valoda tiek apgūta, šobrīd arī katru, ja es nemaldos, nedēļu vai pārnedēļu notiek arī lībiešu valodas skaļās lasīšanas klubs, vešpraiga, un ir dažādi arī resursi pieejami, lai valodu apgūtu, bet jāsaka, ka lībiešu valodu vispilgtāk var droši vien arī manīt un dzirdēt lībiešu svētkos, augusta 1. sestdienā, un jāsaka, ka tā valodas klātesamība jau ir ne tikai tajā runātajā, jo arī runā sasveicinoties, pateicoties tādā sarunvalodas līmenī. Es domāju, ka runā daudz vairāk nekā tie 25 cilvēki, un tas tiešām ir dzirdams, un arī mēs to manām sociālajos tīklos, kad mēs paši sazināmies ar lībiešiem, mēs tāpat lietojam šos te pateicības vārdus un tā tālāk. Bet jāsaka, ka atkal attiecībā uz Vidzemes kultūras šo lībisko kultūru telpu, šī ir salats lībiešu valoda, un tā, diemžēl, ir mirusi valoda. Tomēr, jūs varbūt arī lasījāt Anitas Emses jaunajā grāmatā Ceļš, kas iznāca pagājušā gadā, jā vai ne? Vai arī ir šis te salats lībiešu valodas ceļvedis, kā
tomēr šī salats lībiešu valoda parādās diezgan daudz manā, vismaz manā ikdienā es ar to saskaros, jo mums ir arī diezgan labi tiešām arī paveicies ar brīnišķīgiem cilvēkiem, dzejniekiem, un tādā ziņā tā valoda atgūst savu skanējumu tajā dzejā, tajos darbos, un līdz ar to jā, mēs varam teikt, ka nav salats lībiešu valodas pratēji kā tādi, bet atkal tā valoda tiek praktizēta caur jaunradi. Jā, dažādos jaunradas darbos. Tāds plašāks varbūt izklāsts attiecībā uz runātājiem, bet ir iespējas, kur apgūt valodu un arī arī gan jaunieši, gan vecā paudze. Man prieks, ka tā valoda tiešām ir rotē un viņa ir dzīva joprojām. Jā. Paldies, tā ļoti, ļoti priecēja tas. Mums arī ir dažas grāmatas, neteiksim, ka mums ir daudz bibliotēkā, bet mums ir dažas grāmatas par šiem te lībiešiem, par lībisku, un ir interesanti. Tas liekas tā, ievelk tā, papētīt, paskatīties, un minējāt Anitu Emsi, un mums arī ir viņas grāmatiņas, un viņa ir mūsu novadniece, viņa ir no Salatsgrīvas puses. Varbūt jums ir kāda arī, noteikti, ka ir kāda mīļākā vieta mūsu Limbažu novadā, kas ir saistīta varbūt arī ar šo te lībisko, droši vien, ka ir saistīta ar lībisko, padalāties. Kas ir šī vieta, kur jūs jūtaties, tās ir manas saknes, šeit es esmu un šeit man patīk? Jā, man patiesībā ir vairākas tādas vietas, kuras es jūtos labi, bet man kopumā man patiesībā, laikam, ja man jāsaka, tā ir Pāle, jo es esmu, var teikt, dzimusi, augusi, gluži varbūt ne dzimusi Pālē, bet Limbažos, bet es esmu patiesībā visu savu bērnību pavadījusi Pālē, un līdz ar to arī laikam tā mana vieta, kur es jūtos ļoti labi, tā ir tieši mana dzimtā puse, un vai tas ir Pilkas purvs, vai kur es aizēju, vai tās ir kādas vecās mājas, vai tajā maršrutā, kur es cenšos pastaigāties, man parasti ir tādas vecās mājas, kurās ir dzīvojuši mani radi, senči, kurus zinu, kurus vairāk varbūt šobrīd neeksistē, bet ir drupas, līdz ar to, tas vairāk ir stāsts par cilvēkiem, kas tās mājas ir kādreiz apdzīvojuši vai joprojām apdzīvo, un man ir prieks ar katru satikties un aprunāties un dzirdēt to mūsu vietējo izloksni un kā mēs ikdienā sarunājamies tik vienkārši un tik brīvi, un laikam tas ir tas galvenais. Bet kopumā man ļoti patīk vispār, man patīk braukt cauri Limbažu novadam, un tad, kad es atgriežos, tā man vienmēr ir tāda sajūta, ka es atgriežos mājās, jo es arī, es neesmu lingviste un valodniece tādā ziņā, bet es tomēr redzu, ka tās, jo vairāk es arī pētu lībiskās iezīmes gan vidē, gan arī nosaukumos, vietnosaukumos kartē, jo es vairāk tā kā arī apzinos to tiešām to mūsu ārkārtīgi lielo mantojumu, kur mēs dzīvojam ikdienā, un tie vietu nosaukumi, vietvārdi jau visbiežāk to pasaka priekšā, vai ne? Un Anita jau ir Anita Emse, novadniece arī, starp citu, Vidzemes lībiešu pēctece, ir brīnišķīgi ietvērusi savos stāstos un savā dzejā šo te valodas mantojumu un to izloksni, un, protams, arī tie stāsti man ir ārkārtīgi tuvi, jo man pašais, man liekas, nākot tā kā vairāk no tādai, tiešām dzīvojot dabā un mīlot to visu apkārtni, ir ārkārtīgi viegli saprast šo te vietējo dzīves izpratni, laikam tā būtu pareizi teikt. Jā, Anita Emse ir uzrakstījusi dzejas grāmatu lībiešu valodā. Nelasās viegli, bet saprast var. Vai ir vēl kādi autori, kas ir rakstījuši tieši lībiešu valodā? Jā, bez Anitas, Anita raksta šajā latviešu valodas lībiešu izloksnē, un bez Anitas, kas raksta tieši dzeju, tas ir salats lībiešu valodā, ir dzejnieks Ķempju Kārlis, tas ir pseidonīms, aiz Ķempju Kārļa slēpjas Karls Pajussalū, Tartu universitātes profesors, starp citu arī kura saknes ir arī saistīts arī ar mūziku,
mūsu pusi, nu, tā var teikt tādu ļoti tuvu ainažiem, Hedemesti, un viņš arī, starp citu, ir Vidzemes lībiešu pēctecis, un viņš raksta savu dzēju tieši Salats lībiešu valodā, un viņš ir ārkārtīgi produktīvs dzējnieks, un tas, kas parasti arī ar Karlu, nu, kad mēs arī satiekamies vai mēs runājam, mēs cenšamies vienmēr kaut kā šo svētups lībiešu, Salats lībiešu valodu arī ietvert, nu, manā gadījumā ļoti minimāli, bet Karls mani cenšas arī skolot. Viņš nav vienīgais, protams, kurš raksta, ir arī citi autori, bet laikam redzamākais ir tieši Karls Pajusalo šobrīd, ko es varu minēt, bet ir arī, protams, citi autori, jā. Bet es domāju, ka te ir arī tā izpratne par to, ka no vienas puses ir tā Salats lībiešu valoda, kas tiešām ir zinātāju valoda, bet ir arī mūsu pašu izloksne un tie dažādie dialekti, līdz ar to arī patiesībā ir prieks par ikvienu. Man liekas, ārciemā bija brīnišķīgi viena dāma, kas bija uzrakstījusi dzejoli vietējā izloksnē. Nu, tas arī ir ārkārtīgi bagātinoši. Jā, bet es neatcerēšos vārdus, man uz vārdiem ir ārkārtīgi slikta atmiņa, un tas ir jāpiefiksē vienmēr. Jā, bet šeit Limbažu apkaimē dzīvojot, ir tas, nu, tā kā limbažnieka izloksne, daudzi tā saka, ja, ka runā, kā limbažnieks rauj tās galotnes nost, bet patiesībā jau tas ir mazdrusciņ tas lībiskais, vai ne? Mums tik tā liekas, ka tas ir tāds... Nu, tāds atšķirīgs ar kaut ko, bet tam ir arī dziļākas saknes, tas ir tas lībiešu valodas nākums. Nu, viens no, man liekas, tiem smieklīgajiem teicieniem ir vai maisiņš vaig. Mēs visi zinām, vai maisiņš vaig. Ik viens no tiem vārdiem ir lībiešu izcelsmes, gan maisiņš, gan vaig vai kā. Jo tieši tā, man arī mamma parasti, ka mēs satiekamies, mamma jau, man liekas, man sasveicinoties, mēs saprotam, ir labi, tā kā mēs ļoti īsi, konkrēti varam pateikt savas domas, un tas, kas mums ir mantojumā no šīs te lībiešu valodas un ikdienā mēs lietojam, pirmkārt, lībiešu valodā nav nākotnes, diemžēl, no future, kā mēs sakam, no future, no sex. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka lībiešu valoda ir atstājusi arī uz mūsu izloksnēm to, ka mēs runājam tagadnes izcelsmē. Es darīšu, es zinu, es runas, un tas nav izprotams, vai mēs sakām par šobrīd, vai mēs domājam rītdien vai parītdien vai pēc gada. Es skaidrs, ja es vai es dāvinas, vai es skries, vai tu atnesis. Tas ir šobrīd. Otra lieta, kas ir saistīta ar šo arī īso, kā Anna Tems saka, ekonomisko valodu, mēs noraujam tās galotnes, un tas arī ir lībiešu valodas ietekmē. Trešā lieta ir tā, ka mēs ļoti reti, vismaz es savā ikdienas valodā lietoju vārdu nē. Tas, kā mēs sakām, man nav jāiet. Nevis es neiešu vai nē, man nav jāiet, vai man nav jādara, man nav jārunā. Nu, tā kā ar šo te nav, mēs aizstājam nē, un tas arī nāk no lībiešu valodas. Un pēdējā lieta runājot par šo te sieviešu un vīriešu dzimti, mēs runājam vīriešu dzimtē. Tātad viņš vai ne, viņš darīs attiecinot gan uz sievieti, gan uz vīrieti. Līdz ar to tas par to nav seks, tas arī nozīmē, ka tur nav tās sieviešu dzimts. Bet jā, tā ir tā ikdienas valoda un ārkārtīgi bagātināta valoda. Neskatoties uz šo te ekonomisko varbūt īsumu vai īsajiem vārdiem ārkārtīgi skaista. It sevišķi, tā izloksne ir tiešām, šie te visi aspekti, kur es minēju, tie ir tiešām lībiešu valodas ietekmi joprojām. Un mums tā ir izteikti spēcīgi, tāpat kā varbūt kurzemniekiem tāmnieku izloksnē mēs ļoti labi saprotamies tajās izlokšņu vismaz. It sevišķi, ja tu dzirdēsi vēl Ventspilī vai šo tāmnieku izloksni, tad tu saproti, ka tas ir mūsējais. Ja? Tas ir, Kurzemes krasts un Vidzemes, kā jau dzied pūt vējiņos viens pie otra braukuši, vai ne? Tā kā vidzemnieki brauc uz Kurzemi lūkoties līgaviņu. Līdz ar to tā saikne ir ļoti, ļoti cieša. Jā. Jo es saprotu, ka senajos laikos ir bijis tā, ka tas lībiešu krasts, viņš ir bijis viss kopā. Kurzeme, Vidzeme, viss bija kopā.
Jā, man te mazliet jāsamulst. Es atkal jāsaka, es neesmu vēsturniec, kā saka, kā citējot limuzīnu Jāņas krāsā, varbūt pretēji. Bet skaidrs, ka lībiešu valoda un tauta ir izveidojusies mūsdienu Latvijas teritorijā vairāk nekā pirms 1000 gadiem, un tas ir vēl pirms latviešiem, kāda izveidojās latvieši. Un pēc būtības tās atšķirības tomēr ir. Es nevarēšu ārkārtīgi precīzi varbūt pateikt šobrīd no tādas vēstures stāstiem par to, kad ienākuši, kas ir pirmais ienācis, jo par šobrīd arī dažreiz pat strīdās, kuri tad ir vairāk apdzīvojuši šo te Kurzemes krastu, vai tie ir bijuši Kurzemes lībieši vai Vidzemes, bet skaidrs, ka tas visticamāk ir noticis diezgan vienlaicīgi. Varbūt ar kaut kādu gadu, 10, varbūt tādu atšķirību, bet jāsaka, tās atšķirības ir diezgan lielas starp Vidzemes lībiešiem un Kurzemes lībiešiem, un ja var ieskicēt, tad 17. gadsimta otrajā pusē Livonijas kronikā jau tika minēti pieminēti lībiešu tautas vai lībiešu, var teikt, tādas lībiešu apdzīvotas vietas, sevišķi Svētupas areālā, Ainažos, Limbažos, Liepupas apkaimē, un 19. gadsimta vidū joprojām šeit apdzīvoja lībieši šo te areālu sevišķi Svētupas apkaimē, un arī runāja lībiešu valodā. Un, protams, ka tā atšķirības starp kurzemniekiem ir bijusi tā, ka Kurzemes, tas arī sevišķi Kolkas raksts, savā ziņā arī ģeogrāfiski kā teritorija ir ļoti atšķirīgi, jo ņemot vērā šos te kangarus, kas ir tie, nosacīti tādi vaļņi vai kāpas, kurzemnieki bija diezgan izolēti no pamata zemes, no pamata teritorijas, jo tomēr tas Kolkas raksts iedod arī savu specifiku, gan tajā ikdienas paradumos, ēšanas, sadzīves un tā tālāk, kas savukārt vidzemniekiem atkal ir bijis daudz atvērtāks, līdz arī tās nodarbes ir atšķirīgas, lai gan abi droši vien, šīs te pamattautas ir bijušas lieli zvejnieki un tā tālāk, tomēr mūsu pusē mēs redzam, mūsu nodarbes vairāk ir saistīts ar upēm, tā kā nēģu ķeršanu un tā tālāk, ja? Bet un zināmā mērā arī šīs te valodas ir atšķirīgas. Nevar teikt, ka es visticamāk domāju, ka viņi savā starpā sapratās, taču tās atšķirības ir, jo kā jau jūs minējāt sākumā, Vidzemes lībieši ir vairāk tuvāk igauņu, tā kā var teikt igauņu tautai, un līdz ar to tā ietekme arī ir vairāk bijusi šī te igauņu valodas arī, jo šobrīd arī Svētupas lībiešu valodu ļoti labi saprot igauņi, un tāpat arī Kurzemes lībiešu valodu, bet tomēr tā saikne mums ir vairāk tuvāk ar šiem igauņiem. Bet jā, un vēl ir tās liecības, ko es esmu fiksējis, ka Vidzemes lībieši nesot Kurzemes lībiešus atzinuši par saviem tautas brāļiem. Kā jau tas vienmēr notiek, kaut kāda asuma laikam ir bijuši. Un mēs to izjūtam arī mazliet šobrīd starp šīm te kultūra telpām. Mums ir tāda ļoti, es teiktu, produktīva konkurence, bet, kā jau jūs redzējāt, lībiešu mantojuma dienā zaļi, balti, zilie karogi ir arī visā mūsu kultūra telpas teritorijā, kas ir lībiešu karogs. Tātad mēs zināmā mērā šo te kopību ne tikai izjūtam, bet arī svinam. Un arī starp citu Limbažu novada karogs pamatā ir lībiešu karoga krāsas. Un tā kā te mēs esam, te mēs savienojamies ar Kurzemes krastu. Jā, bet ko nozīmē šī zaļi, balti, zilā krāsa? Jā, ļoti skaists stāsts. Starp citu, tās zaļi, balti, zilais ir saistīts, var teikt tāds, ja teiktu tā metaforiski, varbūt tas ir tā kā saistīts ar tādu lībiešu dzīves telpu, jo gan šis zilā krāsa, tā ir jūra. Pēc būtības, no kurienes tad lībiešu vīri nāca un nesa tā teikt un pelnīja savu iztiku. Tā ir jūra.
jūra, tad zilā krāsa ir saistīta ar jūru. Savukārt, tad, kad ir jāatgriežas mājās un parasti jāraugās uz krastu, ko mēs redzam smilšaino liedagu un tas tā baltā krāsa vidū, tad tā ir tā, kas ir saistīta ar šo te, tā kā mājas sajūtu, un tas ir tas krasts, uz kurieni jātiek. Un savukārt zaļais, tie ir meži. Tie ir meži, tie ir skaistie, šie te bagātīgie meži, kas ir arī Kurzemes pusē un, protams, arī mūsu pusē. Tā kā tāds ļoti skaistas stāsts, manuprāt, un šī te karogs jau starp citu ir vairāk nekā 100 gadus jau jauns, var teikt, arī 2023. gadā tika atzīmēta šī te lībiešu karoga 100-gade, kas sākotnēji bija Līvu savienības tā kā karogs, bet ar laiku kļuva par visu lībiešu karogu. Tātad, ja mēs kaut kur braucam un redzam šo zaļi, balti, zilo karogu, tad ir skaidrs, ka tur ir saistība ar lībiešiem. Tur ir kaut kas iekšā tai visā. Jā. Tas krāsu kods ir ārkārtīgi vidē redzams, pazīstams, un starp citu arī tagad es vakardien arī biju Limbažu pilskalnā, kas bija ļoti brīnišķīgi redzēt, ka ir bez lībiešu karoga ir arī šie te bērnu un novada pašvaldības atbalstu izveidotais soliņš, nokrāsots šī te laiva, kas izskatās pēc laivas, bet arī šie 3 krāsu kodi un brīnišķīgi arī putnu būrīši šajos 3 krāsu kodos, kas droši vien nezinātājiem uzdos jautājumu, kas tas ir par brīnumu un kas te notiek, bet atkal tas liek uzdot jautājumus, un mēs esam vēsturiskajā lībiešu apdzīvotajā zemē. Tie ir mūsu kodi, tie ir mūsu simboli. Jā, un tie putnu būrīši, man liekas, arī tā ļoti simboliski, jo pat nesen, arī vēl pāris nedēļas atpakaļ, nepilns pāris nedēļas atpakaļ, visur notika šī te putnu dzīšana, un tas ir vistiešākajā veidā saistīts ar lībiešiem. Tad ko tas nozīmē, kā tas ir radies un kāpēc tas ir vajadzīgs? Kas tas vispār ir? Kur tos putnus dzen, no kurienes dzen un kādēļ dzen? Jā, putnu modināšanas rituāls ir viss īstākā, visautentiskākā lībiešu tradīcija. Un šī putnu modināšanas rituāla saknes ir saistītas ar to, ka lībieši tic, ka putni rudenī nekur nedodas uz nekādiem dienvidiem, viņi nekur nelido, bet putni paslēpjas visdažādākajās vietās. Vai tās ir alas, vai visticamāk zem ūdens viņi dzīvo. Respektīvi tie putni dodas savās kaut kādās vietās, kur viņi jūtas ērti un viņi pārdzīvo šo ziemu vai pārziemo. Un līdz ar to pavasarī viņas ir jāmodina. Un putnu modināšanas svētki tiešām ir saistīti ar ārkārtīgi skaistu rituālu, kā caur šo te dziesmu čīčor linkist vai čīčor putni, ir laiks augšām celties un tā kā atnākt uz labākām zemēm, tā kā atrast tās labākās vietas, atrast labākās meitas, atrast labākos puišus, atrast visu labāko un tādā veidā tā kā pievilinot šos te putnus atgriezties. Un līdz ar to tā dziedot šo dziesmu un arī ejot šo rituālu, un šī rituāla pamatā ir arī eglītes rotāšana un ziedojumi dabai un tā tālāk. Ar to tiek ieskandināta ne tikai šo te putnu augšām celšanās, lielā diena, bet arī lībiešu jaunais gads. Respektīvi, tas ir tā kā gada sākums, kad var teikt, ir sācies gads un ir jāsāk tā kā rušināties, tā kā jāsāk ir darbus darīt. Līdz ar to šī tradīcija ir arī tā kā, kļuvusi par lībiešu mantojuma gada vienu no centrālajām aktivitātēm un ārkārtīgi skaista. Ārkārtīgi skaisti savā izpratnē, gan caur šo dziesmu, gan arī, protams, kopā būšana, kas arī liek pašiem cilvēkiem pamosties un sanākt kopā un iekustēties pēc tā ziemas miega. Jo mums novadā arī bija vairākās vietās šī te putnu modināšana. Es pasakoju līdz, bija Lēdurgā ļoti skaisti, bija Iklā, Ainažos arī tur tāds skaists liels un skatījos tieši raidē to visu. Un tā dziesma, tā putnu modināšanas dziesma, viņa man liekas tāda
mazliet tāda meditatīva ir, ka tu tā klausies, un viņa pilnīgi kaut kādā citā realitātē šķiet, ka viņa aizved. Jā, ļoti precīzi jūs esat sajutusi, jo tā tiešām ir tā caur to skaņu, un pat arī caur skaņu, caur dziesmas, arī to mūziku un dziedājumu, un pat arī nezinātājiem, ja pat nesaprot šos te vārdus, bet arī dziedot līdz, tas tiešām arī ir kā tāda buramvārdu varbūt pat savā ziņā, kas arī varbūt arī saistās zināmā mērā šobrīd, es negribētu teikt, ka buramvārdu saistās ar tādu lībiešu izpratni, bet bieži vien tāds nezināmais vai tas mistiskais ir savā ziņā tāds ievelkošs kaut kādā veidā, bet pilnīgi precīzi es arī teiktu, ka tā ir savā ziņā tāda meditācija, kas dziedot kopā, tu vienojies ar dabu un sevišķi tas notiek vēl pirms sauslēkta, tā sajūta ir ļoti maģiska. Tā tas ir. Bet mums ir arī novadā vairāki šie te folkloras kopas, kas nes arī šo lībisko cilvēkos. Starp citu arī interesanti, ka mums ir savā ziņā arī paveicies, bet tas ir kaut kā neapzināti bet katrai lietai jau ir kaut kāda arī droši vien izcelsme, ka mums šīs te folklora kopas starp citu ir saistītas ar putniem. Jā, jo Salacgrīvas folkloras kopa Cielava, vai ne? Lēdurgā tie ir lielie putni, mazie putni. Pāles šobrīd, Pāles folkloras kopa malībieši, kas atkal tā kā vairāk nes šo te metsapolas nozīmi, bet šīs te folkloras kopas ir ārkārtīgi aktīvas. Starp citu, vidrīžu arī folkloras kopa Delve, kas atkal nozīmē lāča ķepa. Katrai šai kopai es teiktu, ka ir tāda, tā saikne ir un arī priecīgi, ka šīs te, var teikt, folkloras kopas ir ārkārtīgi aktīvas un šīs tradīcijas nesējas. Starp citu, ir ļoti grūti nošķirt citu reizi, un tas pat varbūt nav vajadzīgs, kur tad ir tā latviešu tradīcija un kur ir tā lībiešu tradīcija, jo mūsdienās, es pati kā pētniece, man ir ļoti svarīgi tā kā saprast šos te faktus un no kurienes nāk tas apstiprinājums par to, ka šis tiešām ir lībieši, ja mēs to sakām. Un daudzām lietām tas vispār nav noskaidrojams. Piemēram, par nēģu ķeršanu mēs nevaram gluži cieši apgalvot, ka šī ir bijusi lībiešu tradīcija, bet visticamāk tā ir bijusi, tāpēc, ka tas ir raksturīgs šim te reģionam. Šeit ir tas Svētups salacis vai ne upju areāls, un līdz ar to cilvēki, visticamāk, ar to ir nodarbojušies, un tā nevelti atkal mazliet pieminot mūsu šī gada jubilāru Krogzem Mikus vai Ausekli, kurš atzīmēs, ja nemaldos, 175. Dzimšanas dienu, tad Auseklim jau ir šis dzejols par pēdējo lībieti salacis krastos, un kaut kā pilnīgi tā intuitīvi liekoties, šķiet, ka tas tiešām, ir zināmā mērā arī stāsts par to nodarbošanos, bet tā vieta un tā upe un salats un tā tālāk. Bet es aizplotu projām no jautājuma, bet folkloras kopas ir ārkārtīgi aktīvas un tiešām ejot šos te pavasaras saulgriežus, vasaras, ziemas saulgriežus un arī strādājot gan ar jauniešiem un bērniem, manuprāt, ka tās tradīcijas ir ārkārtīgi ne tikai vērtīgi, bet arī caur tādu iedziļināšanos tas tiek aiznests līdz tā jaunākajai auditorijai, līdz ar to tas darbs ir ārkārtīgi pateicīgs un vērtīgs. Vairāk kārtas sarunas laikā mums izskan šie te lībiskie nosaukumi arī šīm folkloras kopām. Ir ļoti daudz vietvārdi, kas mums ir nākuši no šī te lībiskā. Ir daudzi lietvārdi arī tādi. Es kā ienācēju, man likās tas tāds smieklīgs ķinka savu laiku. Man likās, kā tā var apsaukāt kartupeļu biezeni. Bet es saprotu, ka tad, kad es dzirdu, ka tas nav tikai man mājās, tas notiek arī ēstuvēs kaut kādās kafejnīciņās. Kādi vēl ir šie te vārdi, varbūt, kas šķiet, mēs pat neapzināmies, ka tie ir nākuši arī no tiem laikiem, bet kas ir tādi varbūt spilgtākie? Jā, tie vārdi ir, man liekas, katrs vietējais apzinās, un
Man tā šķiet, kad apzinās, bet atkal te jau ir tas jaukums, ka tiešām tajā sarunu valodā tie vārdi ir iegājuši un līdz ar to pat neprasās tas paskaidrojums. Bet tādi varbūt zināmākie ir sevišķi tagad pavasarī. Talkošanas laikā mēs savācam roidus. Mēs sakam roidi. Un roidi pēc būtības, tas tulkojums ir veca zāle, arī salatas lībiešu valodā, pat arī šajā vārnīcā jūs atradīsiet šo vārdu, jo roidi ir kaut kas tas, kas ir atkritumi. Respektīvi roidi jāsavāc randa, šās randas pļavas un tā tālāk, tā piekrista liedeks, sons, auns, kunna, vārde. Droši vien man mamma bieži vien vasarā saka, tu tik neitai pļavā gulēt teltī, tur kundas dzied. Tā kā, un vai man vecā mamma kādreiz sauc āņ, un mēs pilnīgi zosas sākumā saucām par āņiem, jo mēs nezinājām vārdu ar māsu zosas, mēs saucām āņi, un āņi ir zosas, vai tagad mēs dzirdam, ko mēs dzirdam arī dzērves, kurg, un tas arī tā kā kurg, vai ne? Bet ļoti daudz tāpat miera, kas ir miers. Tie vārdi jau ir ļoti tuvi. Tāpat ķiņ, ko jūs minējāt, un citi. Starp citu vietvārdi, visi, kas to vietvārdu galotni, kas beidzās ar urga, umurga un pati urga, viss upītas urgas, tie ir strautiņi. Urga ir strautiņš un jauga ir upe. Starp citu arī visi kangari, āži, limbaži, ropaži, vidriži, šie te visi ir arī ar lībisko izcelsmi. Limbaži, starp citu, lība vai lem ir silts un tā vieta, tā kā silta vieta, tā varētu tulkot no lībiešu valodas, bet iespējams, ka tur vēl ir kāds uzslāņojums no vācu valodas un tā tālāk, tā lemisel un tā tālāk, bet lem ir silts un līdz ar to tas varētu būt tā tulkots, bet ļoti daudz korģenei, braucot cauri ir korģi, oļķi un tā tālāk, viss šīs brīnišķīgās māju nosaukuma vietas, pāle, ārciems, arī pāle, no kurienes es nāku, tā tad sepķūl, kā siepā ir kalējs un kjūl ciemats, tātad kalēja ciemats vai erķūl ārciems, kungu ciems, atkal erķa, tātad kungs un šite tātad tas ciemats. Respektīvi, tie vārdi jau ir ļoti daudz un burtiski uz katra soļa, un tie vietvārdi un apvidvārdi, ko mēs runājam ikdienā, viņi ietver lībiešu saknes. Tik skaisti izklausās šī valoda. Varbūt kaut ko varat nolasīt vai noskaitīt, kaut ko mazliet vairāk, ne tikai šos te vietvārdus nosaukt. Tas būtu tā, man liekas, tā ļoti pēļi. Tas būs man ļoti liels izaicinājums, bet es mēģināšu nolasīt. Es nolasīšu vienu tādu rindkopu no šīs te salatas lībiešu valodas ceļveža, un es vispirms nolasīšu latviešu valodā, un tad es nolasīšu šajā te salatas lībiešu valodā, un tas būs no Rudzīša stāsta Līvzeme fragments. Laimons Rudzīts, kurš latviešu rakstnieks un publicists, bieži lietoja arī lībiešu valodu, un tā rindkopa skanēs šādi latviešu valodā. Līvzeme, tu esi lībiešu zeme, viņu asinī mērcēta, tu vēl ar vienu glabā viņu, mūsu vecāku un tēvu kaulus. Zem zaļas zāles un baltas smilts tie dus, vien latviešu mutēs lietotie vārdi, vietu vārdi vēl stāsta par zemes pagājušo laiku. Un tajā lībiešu valodā tas izklausīsies šādi. Es centīšos būt precīza, bet varbūt kāds vārds, piedodiet, kas klausīsies lībiešu valodas pratē, neņemiet ļaunā. Lībmā, sinā od lībedmā, nēntverk likteds, sinā oidad vēl parjas nēnt, mēd vanmad un izaid lūdi, aljed rojed un valded jūgid, al nēmed naubud, sēt letlist, sūd sizāl, raiksteds pājked nimūd vīl, juttu bud mā, jēra lainen aigast.
Skaisti. Jā, man arī ļoti patīk, lai gan pašai citreiz tiešām liekas tāds, ziniet, kā bērni veido kādreiz bērnībā savu valodu, ka kaut kas ir tam līdzīgs, bet ļoti daudz ir tieši šis te lībmā, lībiešu zeme, ja tā kā lībmā, ļoti tuva arī igauņu valodai mēs varam saklausīt. Un tie vārdi ārkārtīgi skaisti. Tā kā, jā, tas arī sūr tenu, liels paldies, vai ne, vai kaut kas tam līdzīgs. Ļoti, ļoti tiešām skaisti tā valoda, un ir arī, kur ievingrināties, jo tas tomēr ir arī zināmā mērā tas balss aprāts, kas varbūt kaut kā citreiz neatbilst, bet ir ļoti labi, jā, ka tas ikdienas ekonomiskā valoda šajā ziņā palīdz, kurā es arī bieži vien runāju ar saviem vecākiem. Nu, jauki, interesanti. Un, ja kāds pēc šī mūsu raidieraksta arī sevī sajūt šo lībisko aicinājumu, lībiskās saknes vai no zemes spraucamies mazu lībisko asniņu, kur viņš var griezties, arī varbūt kaut kādu savu pienesumu dot, un kāds varētu būt šis pienesums, vai kaut ko pētīt, vai kaut ko palīdzēt, vai kaut ko veidot, radīt, vai kā tas varētu būt, ko varētu palīdzēt šim te lībiskajam turpināt dzīvot, un varbūt vēl vairāk ienākt iekšā šai mūsdienā. Jā, paldies par šo tiešām ierosinājumu, jo Vidzemes lībiskā kultūra telpa šobrīd iet savā trešajā gadā, jo jāsaka, ka pirms 3 gadiem Vidzemes lībisko kultūra telpu ierakstīja Latvijas Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, un šī ir vērtība, kuru patiesībā kopt var ik viens, un man ir milzīga pateicība visiem tiem Vidzemes lībiskās kultūra telpas pamatu licējiem, ideju autoriem, un līdz ar to tas darbs ir turpināms, un tas ir te nebeidzams darbs, un gribētos teikt, kamēr vien šīs lībiešu izpratne par lībiešiem, Latvijas pirmiedzīvotājiem un arī tādiem mūsu senčiem būs dzīve, tik ilgi arī droši vien tā interese un motivācija darboties būs. Taču atbildot jā uz to, kur tad var griezties un ko darīt un kāpēc darīt, droši vien tas ir jautājums jau individuālāks, bet tie avoti ir, pirmkārt, tā ir mūsu Facebook lapa, Vidzemes lībiskās kultūra telpas Facebook lapa, kurai var piesakoties. Tā arī saucas Vidzemes lībiskā kultūra telpa vai Medsapole. Noteikti var arī, katrā ziņā, ja uzrakstot arī šeit sociālajos tīklos, mēs ar katru arī sazināmies, kas ir ieinteresēts. Noteikti var, jebkurā gadījumā arī rakstīt uz info@medsapole.lv uz e-pastu, jo mēs saņemam uzreiz tās ziņas, un jebkurā gadījumā tiešām sekot jaunumiem, piedalīties visos pasākumos, kultūra telpa ir klātesoša teju, var teikt, es ceru, ka ir redzama un pamanāma, bet ir teju arī klāt visos pasākumos. Šobrīd arī mēs gatavojamies Baumaņa Kārļa jubilejas arī atzīmēšanai, kas notiks Viļķenē, jo arī šī Baumaņa Kārļa saknes ir saistītas ar lībiešiem un lībisko mantojumu, un viņu senči tātad nākuši no lībiešiem. Līdz ar to mēs teju esam ikvienā pasākumā un var meklēt arī mani rokā. Un tas pienesums var būt daudzpusīgs. Tas pienesums var būt gan caur dzimtas pētījumiem vai caur dzimtu tā teikt, atmiņām un tā tālāk, vai dalību pasākumos, kā pasākumu apmeklētājām, kā arī interesantam jebkurā jautājumā. Tā kā šeit var būt ļoti tādas daudzpusīgas lietas. Mēs patiesībā pat arī zināmā mērā gaidam, ka cilvēki, vai sevišķi arī jaunieši, šo te
iespēju var izmantot un veidot arī kaut kādas pasākumus jauniešiem, jo šobrīd mums ārkārtīgi aktīvi darbojas deju kolektīvs Lauga, kur ir Kristaps Pelēkais un viņa kompanjoni, un tie ir jaunieši, kas pēc būtības šobrīd veido tādu ārkārtīgi radošu, ārkārtīgi, var teikt, tādu inovatīvu pieeju šai lībiešu mantojuma interpretācijai dejā. Tā kā dejot, dziedāt, piedalīties kaut kādos konkursos un visās lietās, mēs arī šobrīd strādājam pie interešu izglītības programmas jauniešiem, tā kā skola jaunatnei, sākuma skolai un pamatskolai, kas būs iespējams no šī gada septembra apgūt tādus Vidzemes lībiešu, var teikt, kultūras pamatus, valoda, kultūras mantojums, arheoloģija un dzimta izpēte, tā kā tas jau tad arī ienesīs kaut kādu vēl, vai ne, jaunu perspektīvu tajā lībiskā mantojuma izzināšanā. Manuprāt, ļoti jauki, ļoti daudzsološi un tā kā ar skatu nākotnē tādu labu un nopietnu. Un varbūt noslēgumā vēl, kas būtu tas, ko jūs varētu novēlēt mūsu novada iedzīvotājiem, viesiem, visiem, kam interesē šis te lībiskais, un arī varbūt, kam pagaidām neinteresē, varbūt nav pienācis laiks, bet kas būtu tas jūsu vēlējums? Jā, es ļoti labi saprotu arī no savas ikdienas, kad mums dzīvē ir ļoti daudz dažādas prioritātes, un mēs saskaramies ar ārkārtīgi daudz un lielu informāciju arī tajā, ko mēs ne tikai uzņemam, bet arī par ko mēs ticam, uzskatām, kā mēs ko vērtējam, un tie laiki, kuros mēs dzīvojam, zināmā mērā ir ārkārtīgi satraucoši, nedomājot tikai šo ģeopolitisko situāciju, bet vispār domājot par tādu šī brīža pilnvērtīgu dzīvi un tāpēc vēl jau vairāk es teiktu, ka tā sajūta un tas zināmā mērā arī novēlējums man būtu ar to, ka neskatoties uz to, cik satraucoši citreiz ir ikdiena un liekas, cik mēs piešķiram to jēgu katrai dienai vai tiem darbiem, ko mēs darām, tad es gribētu teikt, ka tā var teikt, senču mantojums vai varbūt tā vietas izjūta, vietas tiešām saikne un arī līdzcilvēku saikne, vai tā ir dzimtene, vai dzimta, vai ģimene, visi šie te vārdi varbūt skan tā diezgan patosīgi, bet es teiktu, ka tā sakņu izjūta ir ārkārtīgi svētīga, un tāpēc man liekas, ka kaut kādā brīdī mēs esam varbūt pat spiesti izjust šo te saikni ar savām saknēm, un tur mēs jūtamies vispatiesākie un īstākie. Un tāpēc man liekas, ka tas novēlējums droši vien man būtu visiem, kas klausās un skatās šo te ierakstu, un ne tikai padomāt par to, kas tad ir tas, kas mani piesaista. Kaut kam īstam, kaut kam autentiskam, kur es izjūtos tāds pats, kāds es esmu ikdienā, un es negribētu neko no tā mainīt, neskatoties uz tām lomām, ko mums uzliek vai darbi, vai profesijas, vai skola, vai kas cits. Bet būt tādiem, kādi mēs esam, un būt tādi atbrīvoti, brīvi no visa, un censties to savu ikdienu pavadīt ārkārtīgi vērtīgi, un manuprāt, kad zināmā mērā to sniedz šī te sazemēšanās ar dzimti, sazemēšanās ar vietu, un tas būtu mans novēlējums. Tāds varbūt filozofiskāks, bet es domāju, tie, kas šo te dzirdēs, tie noteikti arī to sapratīs un atradīs tajā kaut kādu savu racionālo graudu. Tā. Jāsaka, sūr temu. Paldies par šo sarunu. Paldies jums arī, un paldies, kad uzaicinājāt mani, un lai jums tiešām jauka, lieliska diena. Jā, paldies liels! Paldies!